jūs uzaicinājuši, lai noņemtu tās spekulācijas, kas ir publiskajā telpā par to, kur būs vienotības pirmais numurs Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un pēc valdības izveidošanas vienotība šobrīd kā prioritāte ir visām gatavošanās Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un saskaņā ar vienotības valdē lēmto, tātad mums vispirms ir jāizvirza valdē pirmais numurs, ko vienotības valde pirmdien vienbalsīgi pašām valdēm Dombrovskim atturoties gan ir nosaukusi valde Dombrovskis kā savu pirmo numuru Eiropas parlamenta vēlēšanās. Uzreiz jau atbildot par pārējo sarakstu, tātad saskaņā ar to, kā ir lēmusi vienotība, ir kandidāti pieteikušies vai nodaļas viņus ir izvirzījušas, tātad 19 kandidāti ir izvirzīti, un viņus sarindos pēc kārtas rindošanas komisija, kura nevarēja uzsākt savu darbu, jo šajā rindošanas komisijā ietilpst gan vienotības valdes priekšsēdētājs, ietilpst vienotības ģenerālsekretārs, vienotības premjeras, un šī Eiropas parlamenta saraksta pirmais numurs, tātad tikai šobrīd viņš ir, tātad tuvākās nedēļas ir 2 laikā šis saraksts tiks izveidots, tiks piedāvāts valdei, un pēc tam savukārt 15. februārī saskaņā ar vienotības statūtiem par lems vienotības domi. Tātad, kāpēc Valdis Dombrovskis? Protams, ka cilvēks ar ļoti lielu pieredzi, gan kāda ir valdība savā darbā šeit Latvijā, gan arī ar savu iepriekšējo parlamentu pieredzi. Šobrīd jau arī darbojoties Eiropas padomēs, premjera kapacitāte ir pierādījis gan savu autoritāti, gan savu spēju darboties, un ir ieguvis pietiekami lielu cieņu un autoritāti savu kolēģu vidū. Un kā jūs šodien sekojat līdzi, tad vakardien arī Eiropas Tautas partija grupas prezidenta Jozefs Dauls valde ir nosaucis kā vienu no potenciāliem kandidātiem, kas varētu, ko Eiropas Tautas partija varētu virzīt uz Eiropas komisijas augstošo amatu. Lielas iespējas tātad Latvijai sevi pārstāvēt dodam Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā. Es uzskatu, ka mums ir iespēja tātad ieņemt arī pietiekam augstu amatu. Gribu tomēr arī vēl teikt, ka šis ir ietekmīgākais amats, kāds jebkad, kāds Latvijas ir izvirzīts. Arī šī pati nominācija, kuras, protams, tā šobrīd ir tikai nominācija, bet tas ir ietekmīgākais amats, kādā jebkad kāds Latvijas ir bijis izvirzīts. Un tas, ko es varētu arī aicināt cilvēkus tātad izvēlēties un novērtēt to, lai mēs gribam, lai Latvijas pārstāvis ieņemtu pietiekam augstu amatu Eiropas komisijā. Jo, protams, ja šis nebūs Eiropas komisijas prezidenta amats, tad es uzskatu arī Valdim Dombrovskim ar viņa pieredzi, ar kuru lepojās Eiropa, kādā veidā valsts izvest no krīzes, tādā stingri stāvēt un realizēt savu politiku, kas ir sabiedrības vairākuma interesēs, varētu arī ieņemt pietiekami ietekmīgu amatu arī Eiropas komisijā. Es ceru, ka 24. maijā ir lielas izvedes un vienotībai kopumā saņemt Latvijas vēlētāju uzticību. Tur vārdu Valdim, lai viņš pastāst, kā viņš redz savu darbību gan Eiropas parlamentā, gan arī potenciāli savu darbību Eiropas komisijā. No savas puses nereiz vienas uzsvērts, es neuzskatu, ka šīs izredzes būtu ļoti augstas, bet jebkurā gadījumā, ja ir iespēja, teiksim, tiešām šo kandidatūru uzturēt, es uzskatu, tā ir liela iespēja arī Latvijai. Attiecībā uz veicamajiem darbiem, tad jāatzīst, ka pēdējos gados mēs aizvien vairāk redzam, ka Eiropas Savienība aizvien ciešāk savijās arī ar Latvijas ikdienas jautājumiem, ja mēs runājam gan par budžetu, ne tikai par Eiropas Savienības budžetu, Eiropas Savienības fondiem, kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu, bet ja mēs runājam arī par nacionālo budžetu, kas tiek regulēts tā skaitā ar fiskālās disciplīnas līgumu, ar citiem lēmumiem, kas ir pieņemti un tiek pieņemti Eiropas Savienības līmenī. Ja mēs runājam par daudzām citām svarīgām nozarēm, par banku sektoru, par, teiksim, reālās ekonomikas konkurences jautājumiem, tad tie ir tie jautājumi, pie kuriem mums tiešām ļoti nopietni Eiropas līmenī ir jāstrādā. Mēs redzam, ka tie jautājumi ir ļoti plašā lokā sākot no Eiropas Savienības budžeta un Eiropas Savienības fondiem, ko mēs saņemam līdz pat uzņēmumiem, kas pēdējās
vienās bieži izskan dienas kārtībā. Un līdz ar to, protams, mēs ceram būs nozīmīgi vēlētāju atbalstu vienotībai un iespējas šos jautājumus risināt Eiropas Savienības līmenī. Paldies. Vai kādam no mediju pārstāvjiem ir jautājums? Jā. Jautājums Abaltnieks kundzei. Ko jūs redzat kā pārējos sarakstu līderus? Katrā ziņā mums ir gan esošie Eiropas parlamenta deputāti, kur tieši sevišķi kā Sandra Kalniete ir ļoti aktīvs ar pierādījuši cīņām pār mūsu maksājumiem, mūsu lauksaimniekiem. Mums ir Ines Vaiderums, Krišjāns Kariņš un Kārlis Šadurskis. Šajā sarakstā ir izvirzīti arī Artis Fabriks, Pajārs Kalniņš, Artis Lejiņš un Andrejs Judienis. Tātad, manuprāt, šī pārstāvniecība ir ļoti daudz. Tātad rīkošanas komisija valdīja pieņemot lēmumu par kārtas numuriem, būs ļoti grūts uzdevums, lai mēs izvērtētu to, kādā veidā tātad arī vēlētājiem būtu saprotams šī sarakstiem